Ir 8:00 no rīta un tikko sācies Latvijas studentu un studenšu korporāciju gājiens. Tūkstošiem cilvēku ir cēlušies agrā rīta stundā, lai pirmie sveiktu savu valsts tās jubilejā. Gājiena tradīcija aizsākās jau pirmās brīvvalsts laikā, kad šādā veidā studenti godināja brīvības cīņās kritušo kareivju piemiņu. Padomu laikā šo pasākumu aizliedz, tomēr pēc neatkarības atgūšanas tradīcija atzīme. Gājiens ilgst aptuveni stundu, līdz tā dalībnieki sasniedz Brāļu kapus. Katru gadu gājiena dalībnieks uzrunā Latvijas augstskolu rektori, kā arī mācītājs. Tautas un valsts spēks ir kopībā. Jāsaprot, ka mums pretī stāv gudrs naidnieks, kas darbojas ar neredzamiem ieročiem, bet jūs šeit stāvat, katrs ar savām krāsām, bet vienoti. Mēs redzam mūsu priekšā mūžīgo uguni. Šī ir neatkārtojama sajūta, kopības sajūta, kas mūs visus vieno. Domāsim par to, ko mēs varam un kas mums jāizdara, lai Latvija zeltu, plauktu mūžīgi mūžos. Saules mūžu Latvijai! Pēc uzrunām sanākušie noliek ziedus pie mātes Latvijas un dodas savās gaitās. Man 18. novembris nozīmē, protams, Latvijas dzimšanas diena, svinīgs brīdis, patriotismu pildīts, kas uz kārtējo gadu atkal atkārtosies. Mēs dosimies atpakaļ uz CQ, uz korporācijas namu, kurā būs literārais vakars. Un tad, protams, kāds karstvīns, svētku noskaņa tiek turpināta. Īstenībā man viss novembris ir dzimšanas dienas. 1. ir mana dzimšanas diena, 7. ir mūsu korporācijas dzimšanas diena, 18. ir mūsu valsts dzimšanas diena. Un kā mēs to pavadām? Svinām, protams. No rīta, kā jūs redzat, līdz pašai vakaram. Brāļu kapos pulcējās ne tikai korporāciju pārstāvi, bet arī citi patriotiski noskaņoti iedzīvotāji, kuriem 18. novembris ir īpaša diena. Dienas gaitā mēs domājam iet uz brīvības pieminekli. Mājās svētku pusdienas, kā visiem kārtīgiem latviešiem. Prieks par savu valstu un prieks par to, ka valstī būs skaista nākotne. Ir svētku sajūta, bet mazliet filozofiska, mazliet ar tādu vairāk tādu iekšēju prieku, ne tādu skaļu gavilējošu. Dažādi svētku pasākumi Rīgā un visā Latvijā notiek visas dienas garumā. Jānis Zvērs, Andrejs Skangals, TV3 ziņas.